Lauksaimniecībā Latvijā strādā 8 līdz 9% iedzīvotāji. No apmēram 80 000 saimniecību tikai 45% saražo produkciju tirgumu, bet 79% pašpatēriņam. Tādējādi neefektīvi tiek izmantots mūsu lielākais dabas resurss. Mums jādomā par 49% zemes, kā to vairāk tomēr pievērst ģimenēm ienākumu gūšanai. Arī no tām zemnieku saimniecībām, kuras strādā priekš tirgus, lielākā daļa ir mazās un vidējās saimniecības, kurām konkurēt ar lielajiem ir ļoti grūti. Tāpat kā mūs salīdzina ar Ameriku, kur mēs esam zirnis, tāpat arī mūs salīdzina ar lielražotājiem, kam ir 3000 govs. Kvalitātes prasības viens un tās pašas, bet samaksas diemžēl nav. Kaut kādam, es domāju, ka maziem zemniekiem vajadzētu būt kaut kādam vienotam nodoklim, kas ir noteikti konstanta summa, teiksim, pa gadu samaksājot. Vai tas pats ir zemes nodoklis, kas ir kaut kāda noteikta vērtība, un lai viņš zina, ar ko rēķināties. Jā, mēs bijām Polijā, pastījāmies, kā polijas zemniekiem iet, kad viņiem ir tomēr šīs ģimenes saimniecības ļoti, ļoti daudz un attīstītas, tāpēc, ka viņiem ir šis zemes nodoklis, plus sociālais nodoklis un citu nodokļu nav. Latvijā mazo un vidējo zemnieku atbalstam nākamajā plānošanas periodā paredzēts veidot īpašu programmu, kurā 3 galvenie atslēgas vārdi ir kooperācija, papildus konsultācijas izglītībai un nišas produkti. Šobrīd mēs plānojam, ka mēs varētu šādai programmai paredzēt lielāku atbalstu no Eiropas fondiem, lielāku intensitāti atbalsta nekā lielajām saimniecībām, kuras jau ir investējušas pietiekoši. Vai lielās saimniecības neprotestēs? Es jau esmu, jau diskutējusi, ļoti smagas diskusijas jau bijušas. Jā, katrs aizstāv savas intereses. Līdz 15 000 eiro liels atbalsts tiek plānots arī tām mazajām saimniecībām, kur īpašnieki ir gados veci cilvēki un par attīstību nedomā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.